Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Vakar žurnālā Privātā dzīve tika publicēts Sabīnes un Pujāta laimīgo attiecību stāsts, kurā abi mīlētāji apgalvo, ka esot kā viens vesels. Taču šovā pāris ieradās sastrīdējušies un par drīzu salapšanu nekas neliecināja. Un šis ir vēl viens kurzemnieks. Labrīt! Labrīt! Čau, Hari! Nu, čau, Puģa! Kā iet? Vēl alos labi. Baigi labais remonts uztaisīt sev. Jā. Bardaks salielais vairāk nav. Jā, nu Pagad tajā! Pagad, Hari, tās gults jau speciāli sastumci kopā. Jā, es speciāli sabīdīju tieši Ei, tajā pašā malac, vietā. malac. Atkal divguļamo gultu, lai jums abiem būtu. Labs. Un tajā pašā vietā. Labs, Hari. Nav ko, dabisko lietu kārtība ķēts. Paldies tev liels. Pinčiks nāk iešā Britva jau. Yo, what's up, man? Nu, Un ko nu? Gaiet. Gaidīji mani ko? gaidīju. Jā? Es trīcēju no rīta. Ko? Es trīcēju no priekiem. Es Jā, iedomājos, vispār ka tu tās beidzot tavs būsi. Ko saka, Hari? Es tev vēlreiz saku, ka es trīcēju no priekiem. Jā. Nav iekšā viens, visi aizņemti iekšā. Cik te ir skaisti. Paldies Dievam, ka es to remontu izdomāju uztaisīt, zin kā? Jā. Es par nezinu, es ienācu iekšā, un es laikam biju dusmīgi tās domāju, nu nē, un es ieju iekšā un jau redzu, ka tās gultas stāv kopā, tad man vispār uzzina vispār. Nu tāda dusma virsā, bet tas izrādījās bija Haris noteikti. Man liekas, ka Pujāts nestum, tur jau bija vienkārši viss ir izplānots un izdarīts jau bija. Es vakar kārtojot dzīvokli, smuki sastūmu jums gultas kopā. Es vienkārši viņu neesmu piestumus, jo viņš jau sev palagulīgs, tāpat būs jāatstum. To tu kādam citam var stāstīt. Nu nopietni. Jūs neesat sasrīdējušies. Es esmu dusmīga. Par Es ko? viņam ļoti foršas spēles uzdāvināju dzimšanas dienā, viņš diemžēl viņas nepaņēma līdzi. Jā, Un tas jā, nav par to. vienīgais iemesls, kāpēc es dusmīga. Nu, kas vēl? Nevar teikt. Pujāt, par ko Sabīna ir dusmīga? Es atteikšos no komentāriem. Nu, neatsakies visu. Saki, Pujāt. Pujāt. Nu, kas var izīlēt tās sievietes? Nu, es taču nezinu, nu. Sabīna vainīga. Es neesmu vainīga. Pie kā? Nu, es nezinu pēc tā, ka jūs nesarunājaties. Kāpēc domā, ka mēs nesarunājamies? Nu, neizskatās, ka jūs baigi jāslikt sarunās. Mēs esam konkurence. Parasti jau... Mēs esam konkurence. Es ar viņu nedraudzējos, un Madri arī nedraudzējos. Viņi visi mani konkurenti. Iepriekšējā šovā Mēs nerunājam. netraucēja laizīties tas, ka jūs bijāt konkurenti. Tāpēc, ka viņš bija citā grupā. Tagad mēs katrs esam par sevi. Nu, jā, paga, Pujāt, sēdi. Pagriezies Apsēdies, skaļāk, Pujāt. ar tevi dzirdēt nevar. Sabīne, tu esi apvainojusies viņu, tāpēc, ka viņš ar Madrīdu tur, ja? Te gaujienā. Es pat neko tādu nezinu, kas tur bija, ko? Nezini? Nē. Ho, laikam Twitterī esi ielūkojusies, ja? Kuru Madara? Šito? Jā. Un kas ir bučēties? Mālači. Man jau nav žēl, es jau varu padalīties. Es jau varu uzskaršat tad. Ar Valču. Jā, tas Madrī vienmēr jau man Valča. bučoja un teica, kamēr Pujāts neko nedara. Tā kā viss notiek. Sabīne, pastāst, kas jums tur ir. Nu, es dusmīgi jau. Par Par ko? to, kāds viņš ieradās no rīta, jau man ļoti nepatika. Man par to sākt runāt, teikt reāli, es negribu. Es nezinu, kāds viņš ieradās. Es to neredzēju. Nu, man nepatika ļoti. Pārguras ceļš Jā, garš. ļoti pārguris un arī aizmirsa visu, ko viņam saka 101 reizi, un viņš neņem neko vērā, un tāpats vainīgs. Es zināju to, ka viņš pirms brauca uz tejienu neaizgāja laicīgi gulēt, kā man teica, kā mēs dienu pirms šova pirmās dienas, kā sakām, sazinājāmies. Viņš teica, ka viņš aizies ar draugiem uz stundīti, tur pasēdēs tur. Un ies mājās, bet patiesībā tā nebija, jo pēc viņa jau varēja saprast to, ka, nu, puisis nogaidīs līdz pirmajam autobusam. Pujāt, Nu?
Sabīna teica, ka viņa ir gatava dusmoties līdz pat šova beigām. Un pat šķirties. Ko? Un pat šķirties. Nu, neko darīt, nu. Tā kā ir жизня? Manuprāt, viņiem jau kādu brītiņu jau tāds kašķis bija, jo cik es atceros, tad Sabīna bija ļoti neapmierināta ar to, ka Pujāts pa daudz ballējās, apkārt viņam visādas ballītes, un arī tagad viņš atbrauca iepriekšējā rītā, tieši sanāca gandrīzai pat nepabeidzas ballīt un uzreiz ieradās jau uz dzīvokli. Es domāju, ka jebkura meitene būtu par to dusmīga. Tā, man tā liekas. Tas ir tas, ko es tā iedomājos par to kašķi. Viņi visu laiku kašķējās, jo tā bija arī iepriekšējā šovā. Tie diezgan, es saprotu, kāpēc Sabīna dusmojās, jo viņi tur uzdāvināja viņam spēles, tā kā priekššovu, un Pujāts aizmirsa. Bet, tas viss beigsies labi, viņi visu laiku strīdās. Tas ir tie tādi, lai uzturētu tādu dzirkstelīti, viņi visu laiku pastrīdās, bet tur viss kārtībā, viņai šodien ir salīguši mieru. Ko tu man te tagad pielienas, nesaprotu? Kāpēc tu liekas, ka es pielienu? Ko? Tāpēc, ka tā ir. Ko tagad nepielienam? Maz drusciņi. Bišķīt tikai. Nezinu, uznāca melnē. Bet jau visi labojies, visi kārtībā. Pujāt, izdevās salauzt šito dzelzs veceni, ne? Ko? Tomēr izdevās. Veceni, govs veceni. Dzels. Es jau domāju, tu man te jau sāc palaist muti. Pujāt, kal to dzelzi, kamēr vēl karsts. Viņš jau vēl lien, nav jau pielīdz, vēl tik kā. Nav vēl līdz galam, jā? Nav. Līdz galam nav vēl. Bet centās ilgi izskatās, ne? Bet joprojām cenšās apsties. Hāri, tu visu iztraucēji. Tam maisam gals būs vaļā, viņš murkstināsies visu 15 nedēļas, ne? Nē, mēs esam konkurenti. Es konkurentiem nedraudzējos. Tagad viss ir labi, jā. Ir labi, ja vien atkal nebūs kāds ziepes sasādē. Lai gan ko viņš te var sastrādāt, mirs un bēziņš. Viņš nebūs aiz tusiņa arī, nebūs nekāda krogos sēdēšanas līdz 4 rītā. Atbalsta Rīnu Gels Plus. Piedāvā O-karte.